mūsu mīļie skatītāji, jūs atkal esat kopā ar mums laikmatā. Šī ir kārtā epizode, un šonedēļ pie mums ir Reinis Ozolkājā. Mūsu draugs. Jā, es tev vienmēr esmu uzskatījis kā topošo politiku. Jo tu vienmēr ļoti labi izskaties kameras priekšā, ne tikai kameras priekšā, bet arī... Nevajadzētu mums aizslavēt. Pārbaudīsiet tev šodien. Varbūt tu būs viens no nākotnē topošiem prezidentiem. Noteikti. Redzēsim. Es gatavoties šim podkastam nedaudz palasīju par tevi informācijas, atradu tavu pieteikumu anketu, kur te bija rakstīts, ja nemaldos, 2013. gadā jauniešu saimai. Nopietni? Viņš nekas rakstīs. Es to visu varu atrast internetā, vienkārši. Jā. Vienkārši par Reinu var atrast. Un interesanta lieta bija rakstīta tāda, ka tu esi ļoti liels patriots, Latvijas valsts patriots. Tā ir, jā, tā ir. Kā tev veidojasies šī identitāte un kā tu kļūsi par tādu patriotu? Patriots, es nezinu, es domāju, daļai ģenētiski, kādām lietām, kas nav domāšanas, kas tev ir jau no dzīvšiem. Bet daļai droši vien tas ir no tā, ka, man vecais tās viņš bija valsts patriots, viņš bija vēsturi pārzina ļoti labi. Un, bērnībā mēs daudz runājam par vēsturi un par Latviju, kā viss kaut kas ir noticis. Viņš mums stāstīja par saviem senčiem, viņam bieži traģiski dzīve bērnībā bijusi. Es plēju stāstīt par traki. Tur runājam par tādām lietām, kas vēlāk pašam tiešām interesē arī vienmēr. Tas vienmēr brauc līdzi, apskatīt šāds vēstures objektus un tā tālāk. Principā tas viss veidojas no tavām zināšanām, ko tu zini par Latviju, un tas tev kā uzrunājas, un tu saprati, cik liels darbs tur ieliks, lai vispār mums šāda valsts būtu. Man liekas, man patriots var tā mēģināt formulēt vairāk divas lietas. Viens, kas tiešām zināšanas par to, ko zina par Latvijas vēsturi. Ja tu tiešām labi visu zini, tad, man liekas, grūti nebūt patriotam par Latvijas. Un otrs ir, protams, tur ir jābūt bišķi arī tādā, nezinu, raksturam būt patriots, jo vienmēr vieglāk pateikt, ka tas man neinteresē, to vienalga, tur būs kāds brauks projām, tad tālāk. Un ir grūtāk, piemēram, savu saņemt un citreiz pārstāvēt par savu viedokli, atbildēt par kādam latviski, nevis krieviski un tā tālāk. Jā, kaut kā tā. Kāpēc tev liekas, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji tieši tās attieksmes dēļ, tāpēc arī nav tik lielā populācija to patriots? Es atvainojos, sasaušu tos un tā garās. Visi tā nevajadzētu gadīties no Grūzija. Es arī vislaiku labāk. Es arī tik uzslēdu. Mēs šausmīgi ātri visu iesākām. Piemirst tādu svarīgu. Hei, čau! Mītās Kalniņš. Arturs Aizikovičs. Jā, tad mans jautājums bija, kāpēc tev liekas, kas ir tas iemesls, kāpēc Latvijā varbūt to patriotu skaits nav tik liels? Viens no varbūt es nezinu, tas arī filozofēšu tā, protams. Jā, tas viena vēl pareizi atbildi. Manuprāt. Diezgan loģiski sanāk, ka ļoti daudz stipru cilvēku bija Latvijā, kad nomira karā. Tiešām daudz, tas varbūt tā kā bijuši kurjās izklausās, bet, Pirmā pasaules karā nomira trešdaļa Latvijas iedzīvotāju vai arī, atstāja Latviju kopumā. Un Otrajā pasaules karā arī ļoti daudz tādu līdzīgi cilvēku bija. Un, varbūt šodien vienkārši to palikuši cilvēki spēcīgi raksturi, kas tur dodās karā un tā tālāk. Un vispār tādi latvieši, kādi ir šodienā palikuši, man liekas, daudz tiešām tādi, mīkstē. Katru viedokli, par katru tēmu atšķirībā no katra cilvēka maina viedokli, arī latviešu politiķis bieži vien var redzēt tādus, kas tur tiešām ļoti bieži maina savu viedokli. Turpretī īstenībā, kas krieviem, piemēram, ir ļoti labi īpašība, ka kārtīgs krievs, viņš nebūs tāds mīkstēs, viņš būs par savu to lietu, un par to viņš ir ies, kas īstenībā tas, ka mums no viņiem vajadzētu mācīties. Un tādi cilvēki Latvijā ir mazāk, jo par patriotu nav tiešām būt tik vienkārši par tādu, ne tikai vārdi, bet arī rīcību. Jā. Ļoti labi atbildi. Man arī patīk. Forši lūkmeņi. Forši kākals, ja tu gribi paturpināt to te. Nē, par patriotam, jā, un tāds tiešām piekrīt, ka varbūt, Krievi ir tas, viņiem, bet varbūt, manuprāt, viņiem ir savā ziņā vieglāk, jo viņiem tā aizmuguri ir lielāka, un varbūt, ja tu esi daļa no tās lielākās kopienas, tev varbūt par to savu viedokli nav tik grūti pastāvēt, tomēr tev vieglāk noteikti ir, jā. Pasaules lielākā valsts aizmugurē. Viņiem ir, protams, viņiem ir pašpārliecinātība, jo viņiem ir liela valsts un kultūra, viņiem ir 9. maijs, kur viņiem visu dienās stāsts modernēs, ko viņi nereāli daudz izdarījuši, atbrīvot latviešu un visāds tam līdzīgas lietas. Arī nopietni viņiem tiešām daudz lietas, ko lepoties un tā tālāk valsts, kas aizņem 5. no pasaules sauszemes teritoriju. Varbūt tāpēc viņi ir pašpārliecināti un tā spēcīgāk raksturi. Bet zini, ko bija lieta, kur tā kā es iedomājos padomājos?
tas pats alfabēts, ja, kas ir mums, kāds mums ir, un kā mēs izrunājam burtus un kā viņi izrunā. Viņiem vienmēr... Es nevaru iemācīties viņa alfabētu, un tā bija tāda problēma skolās. Tas tik grūti to no kādas kā. Tas bija pilnīgs mūžs. Unikāls savukārt es to alfabētu iemācījos. Es nezinu, es pārēju nevaru jābūt. Kā es sūdīgi runāju. Un mācēju rakstīt, man pateica bursus, es uzrakstīju. Nebija nekāda problēma, bet tos vārds atcerēties, man vienkārši atliņi to nepieņēma. Nebija tā kā angļu. Man arī īstenībā mums skolā no 5. klases jau mācīja kreolu. Man liekas, katru gadu, mums tiešām katru gadu mācīja pilnīgi vienu to pašu. Un katru gadu mēs pilnīgi neko nezinājām, tāpēc ļoti, lai atkārtos pats 2. 3. gadu. Bet pagājušā vasarā es pētētos darbā Neksuma īpašuma kompānijā. Un tur Rīgā, 50% cilvēku Rīgā pat vairāk krievu tautību. Un kā tu tiki galvā? Āžamnieku, ukrainiešu un sākumā dažas sūtīgi, tiešām sūtīgi. Bija tāds stress konstants. Niet. Tev jāmēģina pārdot ar dzīvoklis vai izīrēt. Tur izklausās tas par pilnīgi pajauks, jo nezinu, vārdīts atājuši varētu, bet tā... Kā tu izstāji to problēmu? Tagad pieredzes veidā? Mums prasīja kolēģiem prasīja, kādi svarīgākie vārdus, pierakstīja visu uz Google Translate un tad tālāk. Tad es satikos divām draudzenēm, kuras puskrājējas, un tad es mācīju dažreiz, kā runāt un tā līdzīgas. Bet es nodarīju. Sveiciens Reina draudzenēm. Bet Riku arī parādās tev attieksme, ka tu nenobijies no tā izaicinājuma, varbūt, ka nesaproti krievulu un tev jāpārdod dzīvoklis, kas nav viegli jau pats par sevi. Bet tu pieņem to izaicinājumu, mācījies, satikies ar savām krievu druškām un iemācījies to krievulu. Uzlabojas. Es tā domāju, ka es krietni labāk zinu, jo tas sāks pusotru mēnešu nostrādāju, un es tur periods, ko man vajadzēja nostrādāt, praktiski no varbūt tikai skolā teorētiski, kad sūdu pufeli mācījos, bet tā aizmirst pēc mēneša, tikai, es praktiski tiešām noderējot. Bet vēl daļa Latvijas skolēni vispār to krievulu nevar apgūt, viņiem ir problēma. Viņi stulbi mācīņas. Jā, vai ne? Kas notiek? Latvijas izglītības sistēma, nezinu. Bet labi, manuprāt, problēma tajā visā Latvijas izglītības sistēmā, ka tur nav piķis. Nav piķis, tāpēc, ka, padomājiet, tu esi, piemēram, potenciāls, tu esi labs, piemēram, skolotājs, kas var būt foršs skolotājs, kas tiešām ir iemācījis. Jā, pat grib mācīt. Bet, ja tu esi tāds skolotājs, kas ir apņēmīgs un tā tālāk, un tu zināšanām, ka tu vari būt skolotājs, tu droši vien vari dabūt arī daudz atalgotāku darbu. Tāpēc viņi izvēlas vienkārši to atalgotāku darbu. Tāpēc, ja skolotājiem būtu, piemēram, cienīgā kalda, tur nezinu, 600 eiro mēnešī, vai es īstenībā nezinu, kā tagad ir atbildīgs kaut. Bet, piemēram, bišķi lielāk. Tad varbūt daudz izvēlētos tādu sirds aicinājumu skolotāju tiešām iet uz skolu, tas būtu labāk. Un izglītība tiešām svarīga. Man liekas, valstīšu attīstība ir 3 galvenās lietas, kas ir zinātne un inovācijas, izglītība un uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība un izglītība tiešām tur varētu būt labākā līmenī latviešu pirmos. Jo tas tomēr veido mūsu visu nākotni. Un ja tā izglītības līmenis būs labāks un attīstīsies, tad viss nākamās pauzes būs labāks. Tā ir lieta, tā ir lieta, ko nevar tiešām domāt īstermiņā, jo tā ir bezgalīga lieta, kas turpinās. Tās lietas, viņām ir jābūt ļoti ilgtermiņā izdomātām un tur ir jābūt naudai. Problēma, kā sākās tad, kad tiem politiķiem nav dos tas ilgs termiņš, viņiem tajā savā 4 gadu termiņā jāmēģina izbīdīt tās lietas. Un plus jābūt tā kā tautas acīs diezgan, jā, tur tā ir jāizpatīk tautai. Tā ir, tur ir politiski, tev ir tiešām daudz... Tu nevar domāties lielajos termiņos. To ir grūtāk darīt, jā. Kura gribu tiešām, nepatīk arī ļoti, ka daudz cilvēku, man liekas, cilvēki, kas tā pārsvarši saka, tiešām nav no tās pašas sabiedrības krājumi, kas saka, ka visu politiski smird un tas ir tiešām grūts darbs, nedomājies, piemēram, tādā, nezinu, pa pusē reāli, pusē izdomāt situāciju, ka tu pēc politiķis, un to, piemēram, ir iespēja, tev ir naudiņi, un tu palielini pensijas Latvijas pensionāriem, kurš pensijas ir mazas, un pensionāriem tiešām varbūt vajag pensijas, bet, tās pensijas, viņas tikai ir izmest bišķi naudu vai vai arī tu to pašu naudu iegūt izglītībā, vai kurās tādās uzņēmējdarbībā, kur tev tas tur viss celsies un nāks nauda atpakaļ. Un tad tu arī pensijās vēlreiz ieguldīt. Ir domājams, tāda cita, tiešām interesanti nedomājams, bet pensionāri Latvijā ļoti liela daļa māks, ka būtu vēl, ka tev sabiedrības būs. Un tev ir, piemēram, jāpasaka, tu esi televīzijā un tev jāpasaka, ka, labi, mēs palielināsim pensijas. Jo tu zini, ka tev patiesībā tu nevari palielināt pensijas, bet tev ir jāiegulda naudu tādām uzņēmējdarbībā. Un tev ir, tas, man liekas, vienkārši viens no tādiem piemēram, ka dažreiz politiķiem vienkārši jāmelo, nav īsti pensijas. Jā, tas, protams, jācenšas no tā izvairīties, bet ir tādas situācijas, kur tiešām grūti ir izdomāt, kā to visu sastruktūrēt. Un tas noteikti nav viegli. Kā tev liekas, kāda pasaules valsts ir izdomājusi, kā to darīt pareizi?
un izveidos to ideālai sistēmai. Es neesmu pētījis, bet tas šaubos. Tas no attīstītākajām valstīm, kuras... Amerika taču nav, Amerikas kā pilnīgi visi paņem kredītus, nopērk māju kredītus, vai paņem izglītīgus, nežēlīgi dārgi, milzīgas kredītus, un tur ir cilvēki vecumdienā, varbūt tur atmaksā beidzot 70 gadiem. Bet kas ir Amerika cels augšu? Microsoft un Apple? Izgudro tādu kompāniju Latvijā, mums Latvijā būs tāds GDP 300 miljoni Pentagon budžets. Nē, no Amerika tur ir special case, es nezinu. Bet tu labi no Eiropas valstīm, ko mēs varam... Jā, es Eiropas valsts, ko tu zini. Nu, es varu izlikties, ka man ļoti profesionāls Eiropas jautājums. Izlikties? Tas arī izlikties. Nē, es teiktu, piemēram, Šveici tur uzēja bijis, bet es neesmu tik ļoti pētījis, ka es nevaru pateikt, kāpēc viņi ir. Tur jau zin kā dažādi aspekti tā visu jautājumu. Krievija pilnīgi nožēlojama ekonomika. Es nezinu, pilnīgi nožēlojama, tiešām nāk smiekli, bļaļi, satverams divos karos ir uzvarējuši un pastāst tagad Vācija ir nežēlīgi viena attīstītākajām valstīm Eiropā, tur pretī Krievijai. Kur ir zaudēja, vai ne? Un maksāja pēc tam milzīgas repatriācijas un tā tālāk. Cik tur samaksāja pie kaut bija 11 miljardi, ne? Viņam bija tāda inflācija, ka bija 30 gados, piemēram, jāņem koferis ar naudu, lai nopirkt maijas kuklu. Un tur, manīvē, tas, ko es gribētu teikt, ir, ka, Krievijai vajadzētu iemācīties savus resursus, kas tur nežēlīgi daudz izmanto pareizi. Kad nevis ielikt kabatā. Varbūt arī nekoncentrēties to Eiropas savu teritorijas paplašināšanu. Manuprāt, viņiem tā teritorija gan likām, par kam viņiem vajadzētu, tas mans viedoklis, par kam viņiem vajadzētu rīstējā pašā Ukrainā un saistēs izlasīju grāmatu arī par savām Eģiptu un civilizācijām. Man liekas, mums tik daudz lietas, ko darīt. Mēs varam izlasīt, pētīt piramīdas, kurām mēs neko nezinām, visādi brīnums pētīt vēsturi, attīstīt kultūrā, ieguldīt līdzekļus. Bet tāda piderās kā Putins paņēma vienkārši sūta kaut kādus cilvēkus, lai viņi izpostu citu cilvēku dzīves un sūta karā tērē naudu uz visādām iznīcināšanu. Man liekas, tik drausmīgi deģenerēt, ko pētīt domāšanu, man liekas, vispār sūta. Nē, tur jau tur kaut kas notiek, jā. Viņš kaut ko grib panākt, bet tur ir šobrīd, jā. Jā, plus viņam arī tie, kā pirmsgājēji, cilvēki, kas bijuši pirms vārds. Ja viņš teikt neko nesasniegs un neparādīs, tur arī tas viņa vārds, ja vēsturē paliks, varbūt, kā lai pasaka, netik spošs. Varbūt, tas ego, tas cilvēku ego tur strādā. Tas cilvēks, nevar būt pie tik liels vārds viens. Varbūt arī cilvēki ir tik dažādas pasaules, un tev ir miljoniem cilvēku Krievijā, un tad loģiski, ka daži būs tādi, kas ir spējīgi, un arī grib, piemēram, izvirzīties prezidenta amatu, un tad sāk konkurēt tur Krievijas. Tur jau visi nevar. Lieta tāds, ka tas Putins ir gudrs, ja viņš ir nonācis līdz tādai, viņš ir gudrs. Bet kas notic, kāpēc viņš nesaprot to, jā? Viņš saprot, bet, cilvēki ir dažādi. Varbūt tas ego tur strādā. Viņš grib ēteros parādītāji. Krievijas vispārīgi atjaunot un palēlā. To viņš grib, to mēs nevaram mainīt, un viss jādomā citādāk, kā to risinās. Nezinu tiešām. Varbūt tehnoloģijām attīstoties, kad robotu pārnēs pasaulē tā vairs nebūs problēma, un tas viss būs tālu samērā. Man vienkārši žēl, piemēram, Ukraina un Latvijā, ka mums nav Krievijai, tur vienmēr tur milzīgā kultūra, viņi neizmirst nekādā veidā, tur tuvākos 100 gadus. Latvijai, Ukrainai, tas ir daudz apdraudētā. Bet to man žēl. Es negribu, lai tiešām ļoti žēl, ja izmirst Latvijas kultūru un vēsturi tik noteikti, kā mēs tagad nezinām par simtiem tautas, kas ir nomiruši neko. Jā, tas man žēl, tiešām žēl. Un neviena skaidra iemesla dēļ, kāpēc būtu izskaidrojums reāli. Var jau tur izdomāt, ka Ukrainā tur Krievi tiek apspiest un tā tālāk, un Latvijā tur arī var izdomāt, bet tas ir tikai tāds mēdīs iemesls, lai citiem ko attaisnot to savas rīcības. Bet smagi tiem jā vispār, kas notiek pašlaik Eiropā un vispār pasaulē. Eirovīzija vakar vajadzētu. Eirovīzija vakar vajadzētu. Kas uzvarēja? Zviedri. Zviedri uzvarēja, jā. Kā viņš patīk dziesmu, kas uzvarēja? Diezgan labi tāda dziesma. Es viņu nedzirdēju. Vesīt uzliekam? Jā, uzvarēja tev pirmo iespēju. Uzliekam. Kurā vietā Aminat palika? Aminat, ja tu skaties to, tu esi mācis. Ja tu skaties šo podcastu, tas ir brīnums, tas ir pasaules brīnums. Tad mēs esam malači. Jā, tad mēs esam tik tiešām malači. Klausies. Uzliek vēlāk. Es īstenībā pamanētu, viņi manam brālim sāk sekot Instagramā. Ja nekam iečakā, klientu menedžeri, viņš dara labu darbu. Lai starp citu viņš šodien tik finālā, bet tas izskās. Šos atvēr, Bet arī viss digitāla instalācija, skatās, cik ideāli uztaisīt.
Cool. Man liels prieks, ka neuzvarēja sievieti ar bērnu. Tas ir pats galvenais. Es kopš tieši gribēju teikt, kopš šīs nesu tev servīzi. Tas ir tik sviet. Un es nesaprotu visu to gadījumu, kā vispār labi. Ja viņi tik kaut kādā pusfinālā, ok, un tur viņi akri. Bet kā vispār valsts var izvirzīt tādu kandidātu, ja būs reāli pazars pa visu pasauli? Šī tā garāds, toši izlotas spolori, man tas vēl 10 stāvoklis. Bet viņi pagājuši tik automātiski finālā, viņiem bija jāiet pa pusfinālu kārtē. Es nezinu, tur tā blāvis, lai kraudzies, un skatos. Bet kā jums liekas, tas bija kā joks, ko visu pasauli izdarīja, kas sabalsoja pa viņu, vai tas reāli bija viņas performance? Nu, skaties, piemērs ātri, jā. Lietuva, Krievija neiedeva nevienu punktu. Jā, pagāja, nu, tikko bija. Jā, tas ir kaut Un kā tas ir iespējams? Tas nāk visdrīzāk, kā tur ir valdībā pateicis, mēs neskaitām tos vienkārši, nu, jo tur ir... Tur arī, man liekas, paši cilvēki saprot, ka varbūt. Es domāju, tur tiešām ir viss tikai starp valstīm daudz, mēs bišķi šarunā. Nu, tur bija. Nu, kāds var būt, ka neviens, nu, tā kā man šeit tur tik daudz arī Krievi visā pasaulē, nu, jābūt. Nu, es skaidrs par to, ka, tāpēc arī par to pašu končiktu, varbūt, nezinu, kāds gribējis vienkārši, davai, nu, es nezinu, gejisms vai... Bet neviens nav bija gejisms. Nu, jā, tas pat nav transvestīts. Pārstāv to otru genderu un tā kā paliek pie tā, un viņš tā kā sauc, es pat nezinu, kā viņu sauc, viņš ir vīrietis vai sievietes vai kas. Hibrīds. Nu jā, es nesaprotu, pēc kā viņš tas tiecās, pēc kaut kāds uzmanības vai pēc kā. Labi, vēl pa Eirovīziju paturpināt, jūs redzējāt to lietu, ka Vācijā nobalsot maksāja 22 eiro centi, Latvijā 42 eiro centi. Ja domājies, arī, nu, par ko tas lietas ir? Tāds arī, ka mēs pelnām vairāk nekā Vācija. Kaut arī mēs pelnām trešā vismazāk Eiropā. Kā bija tā statistika? Nu, bet tas nav īsti tā godīgi teikt, ka Latvijā pērk mazāk, ja Latvijā pelna mazāk, un tad teikt, ka Latvieši nabadzīgāk, ka mums arī zemāks cenu līmenis nekā citās Eiropas valstīs. Gribēs dzirdēt, pirkšanas spējas paritāti, kas senolīdz tās lietas, un tur tuškarīgi. Tu daudz tev faktori. Bērni? Pastāst, kas tu bija bērnībā? Tu jau biji bērnībā tik gudrs un pēcīgi savu iedot. Jā, tieši tik gudrs. Nu tā kā lauki, kur, kas, kā... Es uzaugu laukos, jā, tikai... Ar cirvi rokā. Nu, vispār nezinu, jā, visu kaut kāds braukāja traktorā līdzi. Mācās tās vienmēr šāk, viņam patīk, ja atcerējās, kā... Domāju, viņš, nezinu, novāc rāžu, kā 3-4 gadi. Un es pēcņām pie viņa iekārt traktorā. Un aizmēju traktorā un braukāju visu dienu, guļu traktorā. Produktīvi. Viens traktor šitā jau. Vecums tev palīdzējuši, palēdu traktorā. Nu, šeit novalst. Nu, ok, tas laukos daudz bērnīgi pavadīja. Ko tu no tais aizjūtas, varbūt bērnīgi kaut kā? Nezinu, socializināšanās spējas viņš zaudēs. Par jūs? Man bija 2 kaimiņi. Man bija... Tā nebija viensāti, ja? Tā nebija viensāti. Nu, tur mums bija 3 viensātis un 3 km rādījums. Man bija bērniem Slovākijas draugs Patriks, 5 gadus vecāks. Tā kā, nu, man vienmēr bijuši lielāki cilvēki blakus. Nezinu, es kaut kā man nomās personības izveidojos, nezinu, labos liekas. Kāpēc? Gradzinu? Jā, ļoti dārgs, 22 eiro. IBA. Viņš ir ķip Wolframs, no tāgās puldītes, tā es to diegu. Nopietni. Es nezinu, vai tas ir vispār nebija. Nu, mēs centies atcerēt to savu bērniem pastāst. Kā tā gāja? Un labi, kā? Man nepatīk bērnu dažā ļoti. Man piemērs, kā foršais brīdis, kas man patīk manā bērnībā bija. Viņš sāk gāja Rīgas skolā un pilnīgi, un viņš sāk savu labāko draugu Jāni. Šādos niedrā. Viņš man rītīgi izmērējās tā periodā. Es līdz tam bērnu dažā bija tās klusājs un tā tālāk. Tāda maize. Tāda maize. Man tas izsauc to skolā un pildi 2 reizes vecāku, kaut kādās sūdēs, es zinu, ko. Pa kas skolā pildi bija? Tur tikai bija tas bērndārs plus, es nezinu, kā mums saka. Bērndārs. Nevēlēs sagatavošu, mēs arī tādā gājām. Man bija jāiet otrdienas un ceturtdienās, un tad mēs gājām uz folkloras nodarbībām, visu kaut ko mācījāmies, un bija kaut kāda vingrošana, un man tur ļoti patīk. Es ticu atrošu vienu, ko smēlīgi momentu arī. Tiešām bija bijuši smēlīgi, kad mums bija pagrabāta rēdnīca. Un es paēdu un gāju, tur, nezinu, draugi paēdīt. Un tas tiešām bija drausmīgi stulbi, bet es biju bērns, es tā nedarīju. Bet tas, ko es mēģināju izdarīt, bija, es mēģināju noturēt burbulas mēles kaut kādas, nezinu, tie. Kaut kādi ķip burbuli, izsies var filmu. Kāds bija tavs rekords? Es mēlēju pastāstīt, nē, tas nav par rekordu. Droši lieta tāda, es tur tā sēžu, taisu tos burbuļi, tur tavas mēles, un pienāk audzētāji, paņem tās roku. Tā reidi, ko tu tad dari teikt? Ejam augšā runāties.
uzvar augšā uz tipā, uz kaut kādu bērniņu stāvu, un es saku, kāpēc strādāju sievietēm vēl? Bet es nerādīju vēl sēdē. Es taču redzēju, ka tu mēģini. Bet es taisīju burbulis, bet kāds burbulis? Ir tas ir. Bet es tie pārpratumi tik daudz. Bet tāpēc uzaugu laukos dažādas interesantas uzdarības. Bet tas ir nice, tas nice. Ja bērni, man nepatīk, ka bērns ierobežo. Bērniem jādara visu šo stūbēju prikoli, jāmēģina reāls nodarīt. Burbulis pēc iespējas vēl. Tas kaut kāda konkurence arī attīst. Tas viss tikai labi ir. Bērniem arī likšu to darīt. Un tad tev tu nokļūti 49. Tu jau no pirmās klases gāji? Es aizgāju 49, tāpēc, ka es, protams, neizvēlējos pēc īsti kurā skolā sēžu, bet es kaut kā Vecāki bija tas? Nu, protams, vienreiz vecais tās mamma runāja par skolām, un es tur gāju garām virtuvē, un dzirdēju, ka vecais tās teica, ka 49. ir Jānis, tas es turēju. Niedru, ja? Bijis vienā klasē beigās, nu, pagaid pašā beigās. Kādu gadu vienā klasē esam gājuši, jā. Ar Ingu arī, ne? Jā, nu, Ingu līdz 10. klasē. Tu esi trešais Reinis mūsu podkāstā, un trešais cilvēks no 49. mūsu podkāstā. Tas ir diezgan... Jā. Es nezinu, ka Reini ir awesome. Jā, mēs pat tur 49. Tu daudz saki. Jo Ingu ir vienīgais cilvēks, kas teica 49. Wow. Nē, mums 4 cilvēki bijuši. Nē, nu... Girts arī. Nē. 5 tad. Pagaidi, tad arī Nadīna. Jā, Nadīna arī. 49. Pārējiem podkāstu. Bet no 49. daudz forši cilvēki nākuši. Kaut arī tā skola būtu viss tā kā noliec, saka, nē, bet cilvēki ir tik krūti. Nē, nu man dažas lietas, es nezinu, protams, vēl dažas lietas, ko tur pateikt labi, bet es būšu ar tiem cilvēkiem, kas teiks slikti. Tur ir, es esmu, piemēram, es nezinu, smīrs. Pagad, tu pirms precedēt, tu vidusskolu arī gāji? Jā. Ok, visi 12 gadus nomācies. Tāpēc man ir viedoklis par to skolu. Nu, bērni, es tagad mācos Rīgas biznesa skolā. Es varu, protams, no skolotājiem citādākas algas un tā tālāk, bet, nu... Bet citas skolas ir, vienkārši man nepatīk, tas, ka 49 ir super dzelžani. Tev ir principi, kurus nevar mainīt, un tev, nezinu, vienalga, kas tev vidu, piemēram, man zvanīja, nezinu, zvanījis tur kāds svarīgs persona, tur laikam stundās, piemēram, nezinu, vienalga, dažām, kad es ļoti augstu rangu personu. Un man jāapcer telefons, būtu stulbis nomest telefonā, es nezinu, skolotājiem man jāapcer telefons, un jāiet ārā. Nē, nedrīkst! Viss sapulvēs sūdu, nepatīk. Tur tev īsti dzelžānās lietas un... Bet labi, tu varēji vienkārši iziet ārā. Beigās tā dara 12. klasi, bet pilnīgi pofi. Es 12. klasi. Bet, nu... Es tiešām gāju diskusijas, tur daudz noliku, bet, nu, nebūtu smuki. Bija kaut kādas lietas, kur tās viss aizgūst cilvēku. Jā, ko tu ieguvi, jā? Kas ir tas, kas tā kā, nu, ko tu tā kā saki? Nē, jau viss tikai slikti. Pasēc, man patīk. Tur izglītības līmenis diezgan labs. Mums dažreiz laidās tāds, ka ekonomika, piemēram, bet matemātika diezgan labi bija. Latviešu valoda mums labi iemācīja, man liekas, arī ļoti literatūra. Jo daži skolotāji, nu, pāris skolotāji ir ļoti slikti, bet vairāk skolotāji ir īstenībā diezgan ļoti labi. Matemātikas skolotājs bija ļoti labs, latviešu valodas skolotājs bija ļoti labs, kas viņam diezgan priekšā. Bet tradicionāli, man liekas, mūsu skolā arī bija, ka matemātikas latviešu valodas skolotājs ļoti labs, un angļu valodas bija ļoti labs. Pārējās kaut kā bija šatuli. Sports skolotāji mainījās katru gadu. Sports skolotājiem mums vienmēr bija kāds labs sports skolotājs, un šādi arī darbu augstākajā mācībā skolā citur neaizgāja. Jā, tas tik bieži tā notika. Bet jums vispār tā sporta skolā, tā kā jūsu skolā sporta aspekts ļoti attīstīts. Viss tā basketbola komentām, tas pateicis direktoram, kas saprot. Nē, es spēlēju basketbolu, skolā to ir īpaši privileģēģis, protams. Tu spēlē basketbolu, es spēlēju basketbolu, es nāku 49, tur tiešām ir iespējas, un tā tālāk. Bet par parasto sportu, ka sports tur noteikti runāja, tur nav vispār kā īpaši. Kādu sporta veidiem tu esi nodarbojies pats? Tu gāji tajā tur armijas cīņās, vai kā? Tu gāji tevis arī uz tur diviem. Tevis arī, jā. Pastāsti, kāpēc tu sāki? Nu, tā kā tiešām, tā kā nopietni, kāpēc tu jūti, ka tu gribi, nezinu, ka tu svāži vai tu gribi būt stiprāk? Jā, godīgi man problēmas pastāstīt. Nu, protams, ka es džaiks un gribētu būt bišķi, kuram stipram, kuram nozarē negribas būt mīkstām un tā tālāk. Bet viens no īstenībā galvenajiem iemesliem, kāpēc tur sāku iet, bija, jo, nu, es neesmu vienmēr bijis raksturā baigi stiprs cilvēks, arī tagad neesmu. Man bieži bijis treniņiem, kas tur aiziet dažreiz, un dažreiz negribas iet, tas pašam besīgs manī dod. Es domāju, ka tieši tevis ir, un es neizlaidīšu vienu nodarbību, bez nekādiem stulbiem iemeslām, un sēžu visām nodarbībām un tā tālāk. Tas tā īstenībā pa lielam arī darīja. Protams, tur vēlāk bija zudu motivācija bišķi, bet, nezinu, tas līnēja gadījumā es neaizgāju, un, nezinu, drausmīgi nāca mēks un sāpēja bišķi galva, varbūt pāris reizes, bet, nu, tās vienmēr tiešām ceros ēt. Pastāstīt, kā drīkst.
Tev sajūs, kāds cīņas vai jūs apgādājat? Kas tur notiek? Kas tur boks vai jūs? Šis laiks esmu to tā slavenā krievu tautības cilvēku vārdus, kā burti, kas to tehniku ir attīstījis. Un Egils Helmans viņu, kad viņi mācījās Krievijā, tad cik saprotu, es negribu arī netīšu no kaut kādai nevarēšu, tur sekundas, bet viņš viņu atveda tikai uz Latviju. Un iemācīja manam trenerim savukārt Jānim Silam. Un tad tā sistēma ir tāda, ka tavu nav kaut kāda tur stulpskaita tā, kur tu lielāku naktu var pielātot dzīvē un tā tālāk, bet tavu viss ir uz dzīves situācijām. Mums bija piemēram dažreiz pārījumi, kur vienam ir bombas un tās viens par 3 cilvēkiem, tā kā tavu dzīvē notiek. Tur nav pa zemi viss, tā kā, dzīvē tu nevarēsi pa zemi, tur baigi lausties, tev pienāks otrs no muguras un ienos vai balu un pakatīs, tur tikai. Un tur nebija arī, nav tā, ka tu paspringot tā vājies, tur dažreiz, nezinu, treneri tādi agresīvāki bija, ka tev stipri, es tur dažreiz arī bijis tā, ka dabūt tur. Bet es pēļauju, ka tev sēmam arī nav baigi vēlāk. Atšķirībā pie kāda tu trenēji un kāds tas motivācijas līmenis, ja tu uzreiz pasaki, varbūt, ka tu negribi tik bieži dabūt pa galvu, tev izturēsies tā attieksme, tas būs tā, jā, tur jau tas prikals stulbi, bet tu pa galvu tu negribi dabūt pa galvu, tu neesi tādu treniņu vienkārši tīrīgi, tas nav priekš tevis man. Man liekas, katram, tas bišķi man norodīs ceru arī, man liekas, katram arī vīrētiem vajadzētu to bišķi paiet armijā vai ko tādu padarīt, lai saprastu, kas ir vispār vīrētis un savu bišķi rakstu notrenēt. Tas pats tikai nokļūstot tādā situācijā, tu patiešām mācies, ka tev ir tas apdraudējums, ka tu vari normāli dabūt pa galvu. Nevis, ka tu zini, ka tev varbūt netrāpīs tik spēcīgi. Uzreiz tev citas koncentrēšanās. Īstenībā man arī sapratu to, kas trenējās, ja tev vairāk tāds, nezinu, bišķi bailes, tur pārīnot un negribas, un tik galvenais treneris zina tik un tādā bez dāfīgā bez zobēm, tur varbūt tagad tās, jo vairāk baidies jau, kā stulbāk viss notiek, un ka vairāk svēl. Bet tu nebaidies, tu normāls pārīnot, tu nejūti neko un visu čiki vrīķi. Es tas īstenībā ļoti plānoju, tikai gribētu, es tiešām mācāju. Toreiz man bija jāmācās AIELTS eksāmeniem un es gatavojos braukt uz ārzemēm, tad tiešām kaut kā nevarēju netikt tiem treniņiem, trešdienās vispār nevarēju tikt, mums bija 2 reizes nedēļā. Tik kaut kā tas vienkārši pazuda. Cik tu notrenējies tur? 2 gadus, man liekas, jā. Tas ir daudz savas. Man jau līdzīgi, tev patika, vai ne? Man patika, jā. Man ir tas pats, man negribu patīk boks, bet man tieši, lai nolikt eksāmenes, ja man tieši bija ties privāts, man tieši tie dienās, ka man bija tie treniņi, arī pasūta, ne? Mums vēl iemācīja tie treniņi, labi, ka tur tev nav jābūt tā rītīgam būdam, bet sadot bētā, ka tas točni tur rītīgi labi iemācīja. Mums bija vēstās tikai pusē treneris, viņš ļoti rēt mums visu ko mācīja, bet viņš bija baigi foršais. Viņš 70 kg teorētiski maniem vieglāks, bet viņš kājums pārdās, vispār nevar pieiet tuvāk par 2 metriem. Monstrs un... Bet tas pats arī parādās UFC. Lielākais čols, kas tur ir Broks Lesners. Par viņu, jā, tas ir kārtīgi. Broks Lesners, man liekas, nepīk īstenībā. Tu tur škūlis ir, mēs tāds jau skrien virsū no wrestling, tu visu dzīvi nodarbojies. Tev vispār nav nekā. Tad labi ir pistols Gāzi. Bet kā bija, kas ir čempions te? Kā es tur reaģēšu? Kategorijā. Smags varos. Es skatos light heavyweight pašu. Nu, senā skaties, bet light heavyweights vēl vēl līdzi. Tur, protams, John. Es aizmirstu. Es lūdzu šādi apstīšos, ja brīdī. Šis nesaprot teikt, jo bija light heavyweight John Jones tikai čempions, nereāls mutants. Es zinu, kas ar viņu notika. Bet viņam arī anulēja par tiem kopīnu? Nē, ne tikai kopīnu. Viņš siet auto vai viņš sasaka sievietē mašīnu. Jā, viņš darīja, viņš aizskrēja prom. Iedomājies, bet skriet, tas nav viss. Viņš aizskrēja prom, viņš atgriezās atpakaļ savāc naudu un atkal aizskrēja prom. Nevienam nepazvanīja, neko neizdarīja. Un tā sieviete, kas bija otrā mašīnā, Viņa nenomira, bet viņai veselības stāvoklis pasliktinājās. Katru minūti viņa nebija. Maz būtu tas ātris vīrs, viņa būtu aizgājis, tāda, nezinu, nav obligāti, zin kā tur izdarīt. John Johnsons neko neizdarīs. Viņam arī iesit tāda aizmuguri. Tas būtu tas sievietes viss neko nevarētu izdarīt. Nu, bet zin kā, es nezinu, varbūt zin kā tavu stresā, tu jūt tavu sievieti, kāpēc tas, es sazinu. Man tikai dusmām, sazinu, labi. Un līdz ar to viņam jāatņem visus tos izcīnītos titulus. Visus? Jā, bet viņš bija negodīgi kopiņas sašāmties un nekavējās, tur cik nopietni gatavojās, nereāli par sportu. Bet nav teiks, ka viņš to darīja visās... Visu nē, bet tā. Runa ir par to, ka viņš varbūt pie stūras sēdēja sašņauties vai bija... Bet bija labi, pirms cīņām ir šņautis kopiņu. Tas šķīst. Es nezinu, vai tas šķīst. Jā, es to lasīju nopērns. Es runāju arī vienu draugu par to, tikai... Okay, kopiņas tā rītīgi palīdz tām laitām, zin kā? Protams, tas palīdz, bet tādā līmenī viņiem tomēr tās dopinga pārbaudas ir staigā. Un ja tu esi čempions, cik gadus pēc kārtas, un tu visu laiku aizstāv savu titulu, tev noteikti būs tas tur... Nu, jā, es jau negribu tur aizstāvēt, nevienš tikai tas. Labi, vienalga. Bet es pasīšos, tad tu čau. Jūs, ko Reinīgi pastāst man,
Cik saprotu, tu teici, ka tu liki ielas, tu gribēji braukt uz ārzemēm, kur mācīties. Tad 12. klase paiet, kas tev šķiet, ka kas tu gribēji kļūt, vai ko tu gribēji darīt? Kas tagad? Es gribēju biznesu mācīties, jo man bajās Aleks ir vienmēr bijis mans krustās, viņš ir superīgs biznesmēns. Un tiešām gribētu tas, kā es būtu nezinu, pusē, tik tāds, ka viņš tic. Man patīk biznesu un tādas lietas. Un es gribēju mācīties ārzemēs biznesu. Man bija plāns. Kāpēc ir ārzemes, kāpēc ne Latvijā? Tāpēc, ka es biju mācījies vienu vasaru mēnesi Oksfordā. Un man mērā liekas, tik forši piedzīvojums, man liekas, viena no labākajām un vecākajām, kas man dzīvē bijis. Tas bija super. Es tik vairāk Latvijas tur aprobežotājiem skolotājiem, bija kāds skolotājs, ka centās, ko iemācīties. Atņemt telefonu pie kādas iespējas un bija baigi forši, tur visam cilvēkiem var pakomunicēt un man patika visu, dažiem ļoti sazinu, kāpēc. Kur ir sēdēs, bija drausmīgi. Oksfordā? Kā var Oksfordā? Veic ir Londonas, ne Londona, bet Lielbritānija. Tāpat kā Amerikā, tur viss jau ģenētiski gan izvērtēt. Ne viss, bet... Kur ir Oksfordā skaitās no skolām? Vispār no universitātēm? Kas tur? Simniekā, kur ir Oksfordā skaitās? Kā kur ir dažādas skolēs, dažādas tur viss tas. Biznesā ir top 3, man liekas. Top 3, bet BBA vai MBA, es nezinu. Kā tu tik uz mēnešu pamācīties? Tas pīts, man krustās finansē to, paldies viņam. Bet tur var tā, ja tu saprati, tu vari aizbraukt uz mēnesi arī pamācīties? Jā, gaida. Tur tikai biznesu, bet tas bija ļoti noderīgs, tur arī diezgan daudz iemācījās. Slovākā bija viena diena, mums bija tikai turismu diena domāt, ka mēs brauksim apstīties Stonehenge. Un dažam tālu Oksfords, un tur iekāpēties slubējā mazajā autobusā, kas izskaties bija noierēts plātāk, kad sanākāt var noierēt. Tur sēd blakus, kad var esmu Polinu un braucam 3-4 stundas krāptamies karstu, man ērā, tur nosvīduši visu. Tad izkāpēm, skatāmies Stonehenge, rīndi jau tā kā, man liekas, varēja redzēt pirmspēles, varēja redzēt Stonehenge. Tad apstājāmies Stonehenge, un tur gaidām kaut ko auto stāja, kaut stundu, tad gaidām. Un tad bērns pateica, ka baigi arī, un mēs nevaram apstīties un braucam apakaļā kaut 3 stundas. Management. Kāds organizators šeit labi tur sanāca? Kā tur izstāsties Tonkšā? Tur nevar tik viegli pieiet izstāsties. Tas viens tas eksponāts. Tur ir apkārt žoks, un mēs kaut kādiem krieviem mēs izlīdām pa žoku apakšā, tur bišķi pēkņā tuvāk apstīties, bet nezinu, tur baigi tu tik un tā netikā. Neko neredzēja? Pa gabalu, bildēs labāk redzēt. Bet, ja tu pieskaries tam, es gribētu pieskaries tam apviņam. Man ļoti nereāli interesē aizvērst, kur nav zināms, tas netiks apspalt visām tādiem gadskaļiem, kas ir dot piramīdēm un tā tālāk. Un tiešām interesanti, lai es gribētu to pētīt. Bija kaut lieta, tu esi dzirdējis to piramīdas koroziju, ka lietas lietas... Es esmu Finčs, es lasīju, Finčsā ir korozija. Korozija no kaķikmes lietas. Un tie eksperti, kas pēta kaķikmes lietas, saka, ka tāda korozija var izveidoties 11,000 gadu laikā, kas nozīmē, ka Finčsā padēs par 9,000 gadu. Tas vēl nav interesantākais. Interesantākais ir tas, kas nozīmē, ka tajā periodā ir bijis nevis tūkstnes, bet tur ir bijis zaļa zeme un tā tālāk, par ko liecina daudz drausmīgi loģiski fakti un pierādījumi. Bet vēl joprojām cilvēkiem priekšstats, ka vienmēr tur bijis tūkstnes un tas piramīdas taisīts tūkstnes. Un tikai tas, ka tur vēl vilkuši kaut kādu kalušu granītās, šitīgs noplātā granītā miljoniem tonām, nezinu, akmeņu, tur kaudzēm visi noplāta šādi granīti kluči, kur vilku 1000 kilometrus no dienvidiem ar pa smiltīm vilkti. Viņus kaluši kaut kādiem akmenīšiem, pēc šī keģi. Sorry, tā nav. Kādā liekas, kas to ir darījis? Bet tas sanāk kaut kur jābūt tam ceļiem, vai ne? Nu, tā kā, vai visi ir nopizdīts jau kā to šeit? Nu, tie paši tie ceļi, kaut kā, bet nevis, zem smiltīm jābūt kaut kā. Slēdēm, viņš štuksas ir, domāju, nopizdīts, bet es nezinu, kas to visu. Es domāju, ka, tas, ko man liekas, ko es lasīju, šī grāmatās izlasījos vakar vienu grāmatu arī tieši par to visu, kad ir bijusi kaut kāda sena civilizācija. Un kas ir bijusi daudz gudrāk par mūsēju civilizāciju. Un mērķis te civilizācijai bija, viņi redzēja, ka nāk kaut kāda katastrofa, kas, manuprāt, ir lielā plūdi bijuši. Jo tas ir rakstīts visās reliģijas grāmatās, Bībelē plūdi, ebreju tie grāmatas, kā viņi sauc Korānā, visur rakstīts par lielām plūdēm. Kurā pasaules jā, bet tas nebija tas, ka vidusjūra pārplūda, tas reģions, tur bija vienīgā. Jo Indijā arī ir rakstīts viņu reliģijas. Ok, bet Ziemeļvalstīs nav lielā plūda. Kas tad? Ziemeļvalstīs nebija lielā plūda, tur nekur neparādās. Tieši otrādi visur parādās arī Dienvidamerikas, tad es rakstos, ka bija liela plūda Indijā, tiešām. Ko es varu teikt, ka tā ir mērķis, bet, piemēram, mūsu vēl piramīda esot tāds, lai saglabātu šīs senās kultūras zināšanas. Tur ir tik daudz apslēpti geometrijas rituāli un tā tālāk. Un varbūt mēs nezinām tik daudz, jo es pieļauju, varbūt kāds kaut ko zina par to, varbūt kāds zina tos noslēpumus, bet pasteidz mums nožēlojam ar civilizāciju, kas pumpē kaut kādu naudu debilām tankiem un iznīcina cilvēku dzīves un ģimenes un mājas un
stulbu kaut kādu islāma valsts, kas visas vēstures pieminekļus un kultūras. Jā, tagad viņi iebrauc kaut kādā citā. Mēs neesam gatavi kaut kādām milzīgākām enerģijas vai zināšanu lādeņiem tagad. Tas būtu nožēlojami, mēs viņiem pieiet. Tāpēc varbūt tas ir turās noslēpumu, ļoti labi tādi. Jā, bet manuprāt, ne viss tā zināšanas apsaucas vēsturē. Liela daļa zināšanas arī mūsu pašu zinātnieki, kuriem ir dots finansējums, arī tiek tālāk un tos līmeņus attīst. Viss, kā mēs esam nokļuvuši ar smartphone un visām tām lietām. Tomēr es saprotu, tur ir apguldīts. Es domāju, tur citi vienkārši, cik es lasīju, tur varētu būt piemēram par zemes magnētisku enerģiju, kā to izmantot enerģiju. Arī interesants fakts par to piramīdu pašu. Viņi ir izmantojuši smilšu hidroliku, lai vispār to piramīdu uzkonstruētu. Tur ir kaut kāds tehnika, mehānisms izveidots ar to smilšu hidroliku. Es nevaru izstāstīt to principu, godīgi sakot, es nesaprotu. Oficiālā teorija, kā viņi dabūja tonām smagos akmeņus augšā, ir, ka viņus ir tikai, kuram svirām lika, bet tas ir arī sarežģīts. Un īstenībā zini, kas smieklīgs, ir oficiālā teorija, ka 20-30 gadu laikā ir uzcelts piramīds. Bet tas nozīmē, ka katrs akmens, kas tur ir jānoliek viens milzīgais šķidēts limestone smilškumens akmens, jāliek ik pēc 2-3 minūtēm jānoliek tos piramīdus, kas nav iespējams. Bet labi, tā ir tā oficiālā teorija, ka mēs bijām Eģiptē, mēs bijām uz Rā oficiālo templi, līdz ir oficiāls bija. Un visu to templi mums stāstīja gīda vismaz ir cēluši 3000 gadus. 3000 gadus bija tas komitments tām visām pasākumam, viņi to ir cēluši. Un tas viss tika dalīts tā, telpa tika piepildīta ar smiltīm, un tad tika uzlikt nākamā kā piepildīt smiltīm, nākamā kā. Es nezinu, kas bija tā gidē background, bet tajā brīdī es uzticēju. Es esmu redzējis arī daudz, kur cilvēki brauc ceļām ar piramīdām, viņi piemēram, ir tāds YouTube kanāls Veritation, super ideāli, gudrs džeks, viņš visām tām runā. Un viņš prasīja tur vietējiem afrikāņiem, editētiem par tām piramīdām, kā viņam liekas, kas ir uzbūvēs. Viņš saka, nobody knows, bet vienkārši viņš arī saka, kaut kādas teorijas, bet neviens vēl nezinu. Tā arī ir. Protams, izdomāt kaut kāds pēkšņiņš un tā tālāk, bet... Un kas līdz arī izpētīt līdz galam, kas tieši tur noticis arī governments Eģiptē uz vietas, kas neļauj darboties ar to piramīdu. Viņi tur neļauj. Viņam ir speciāli komentēja, kura var kuram editologam pateikt. Tu nekad nebrauks ar Eģiptu iekšā, komentēja tieši par vēstures. Un tas arī viņš stagnē to visu attīstību un izpēti, kas... Bet es saku, varbūt labi, ka mēs varam izpētīt. Ja? Kaut kādas vienkārši superenerģijas avots. Superenerģijas avots. Ja tev būtu piekļuvi un tu teiktu vislabākie pasaules zinātnieki, kas ir, devējam mācam turien, saprotam. Izlādāties labas filmas, kur kādu pusi nomirst vienkārši. Nē, tu prāsi, es negribētu, lai tāda būtu pieejama enerģija. Par kādu enerģiju mēs runājam? Tu jau nezini, ko mēs nezinām. Vienkārši pieejām, ka tur ir milzīgs enerģijas avots. Es tev saku, to būtu stulbi tiešām tagad izmantot. Jo cilvēks to dabūtu rokās, tad šobos viņš izmanto labvēlīgiem mērķiem. Bet kāds enerģijas avots? Es neticu, ka cilvēki tādā pagātnē varēja atklāt kaut kādu enerģijas avotu. Bet ja civilizācijas iepriekš bija attīstītāks nekā viņas tagad ir. Ok, bet viņām nebija toalas papīrs. Viņi bija diezgan attīstīti, bet viņi neiedomājās pakaļ noslaucīt ar papīru. Bet tas nebija svarīgi. Bija viena, piemēram, tāpēc arī, piemēram, Dienvidamerikā viņiem visās inku reliģijās ir, piemēram, Virakočas, kas, piemēram, Virakoča galvenais, viņš atbrauc kaut kādā laivā, iebrauc Dienvidamerikā un viņiem apgaismo un iemācīja dažādas, viņiem likās maģiskas lietas un dažādas šādas stāstus katrā pasaules malā. Arī par Jēzu un tā tālāk, kas liecina, ka ir bijis varbūt kāda attīstītāka tauta. Pārējās civilizācijas bija salīdzinoši neattīstītas, un tur jau... Nē, es ticu, ka viņi bija attīstītāki tam laikam, bet es neticu, ka viņi bija attīstītāki par mums, kā mēs esam tagad. Viņam tas piramīdas nospliekās, piemēram, smilškumaņi iekšā tādām tā izgrābti, ka mēs tik mūsdienās būtu knapi, varbūt varam izdarīt to pāri. Jā, tas paši viņi ir akmenīšā, tiešām nevar izdarīt tās būšas. Bet varam vismaz pavaināt nomainīt tēmu, šis rītīgi. Gar tēmu. Noteikti interesē, jā, tā kā es mazāk noteikti nekā zinu par šām, bet man arī jau vecāks palika vairāk sāk interesētās, kas, protams, loģiski. Reāli interesē. Bet varbūt ātri parunājam, labi, tagad ir 38 minūtes vēl nofilmēts. Jā. Vajag atpēdāt. Tieši tā. Par to pašu par prezidentiem. Tagad tuvojas prezidenta vēlēšanas un mums... Tas ir interesanti lieta. Šodien, šo svētdienu, kas ir 24. maijs, ir pēdējā diena, kad jebkura no partijām var izvirzīt savu kandidātu prezidenta amatam. Tā kā un šodien tiks saprast, kas ir tie kandidāti, kas patiešām pretendēs. Okay. Šodien tā pēdējā diena. 24. ir rītdien? Nē, šodien. 24. rītdien. Vakar bija 23. Te kur pirmie pastīsim. Nē, tu taisnīgi, to pulkšanu, lai tu nepārniesies. 24. Streiko. Un līdz šim brīdim ir mums 4 kandidāti.
Levits, jā, Vējonis, Dogpolos. Sergejs Dogpolos un Mānis Bondars. Jā. Un, nu, jā. Kāds jūs viedoklis? Kāds savienības vispār? Man nav viedoklis, tāpēc arī es ceru, ka Reinis man varēs parādīt savu... Tev ir liels uzdevums. Jā. Jā, nē, es arī tur pagaidu. Labi, super eksperts, tāpēc negribu. Nē, nu jā, bet tas lielāks eksperts nekā mēs. Kuram, kā tev liekas, pirmais, kuram nevajadzētu būt tik pēc tās? Es domāju, tas ir retorisks jautājums. Otrajā vietā, kuram nevajadzētu, manuprāt, ir Vējons. Man ir 2 labi kandidāti, es personīgi par Levitu, bet Bondars, man liekas, arī ļoti labs kandidāts. Viņš izskatīgs, patiks sarā tur dāvās, viņš gudrs, intelekts, veiksmīgi daudz par strateģiju sasniedz dzīvē. Diplomātisks, labā komunikācijas spēja, bet ir arī Levis. Bet visticamāk, Bondars netiks pie prezidenta amatā, jo viņam nav tā atbalsta tik liela. Tu tomēr arī noteiktās vārtus spēles. Cik saprotu, jā. Kas sacenšas? Zaļo zemnieku savienība, vienotība? Zaskaņas? Saskaņas atbalsta vairākumā, man liekas, īstenībā Levis tagad. Un daļa viņa atbalstīja Vējonu, kurš tam tagad atbalsta Levis vēl pēc šām. Jo tas vienotības kandidāts? Levis ir Nacionālās apvienības kandidāts. Un kādā partijā tu esi? Vai bija? Nacionālā apvienības vienmēr pārstāvējis. Centrēs. Nē, nu, jā. Kā tu šeit? Tu par Levities? Kāpēc? Kāds tie arguments? Nu, viņš ir tomēr Nacionālā amats, Eiropas juridiskajā. Man liekas, Eiropas tiesas. Jā, tieši tā. Nu, Slācīgi, ka viņš jau dzīvē ir sasniedz daudz, viņš ir spējīgs dažādām lietām, viņš ir diplomātisks, viņš ir pretēji iepriekšējiem prezidentam, viņam ir bijis lielāks raksturs un viņš ir nostājumi jau tagad. Cik viņam gadi? Nāc prasīs, nezinīs, bet Jā, Levit! Cik to gadi? Un jā, viņš tiešām tās kultūrās cilvēks, domājuši. Angļu darīzi. Visi kandidāti ir kultūrāli. Kā Vējonam starp citu angļu valodu? Jo pastāv iespēja, ka Vējons arī varētu būt prezidents. Nu, Vējons 2 varianti. Levits vai Vējons Baltijas kaut kādā delegācijā pagaidām liekas prezidents, vai viņš bija kādreiz. Viņš arī kādreiz tādās nozarēs diplomātiskajās darbojās, bet man, es nezinu, es personīgi neuzticos viņam visādi pagaidas, ko rīcīgi daži sīku dēļ, un arī pat aizmirst to visu, man liekas, viņš nav kandidāts, viņš neizskatās pēc prezidenta. Subjektīvais viedoklis. Mans viedoklis. Starp citu ātri, kamēr mēs neesam aizmirst. Es parunāju nesen ar Žoržu, un viņš arī teica, ka viņš labprāt par Levitu balsoja. Tad jā, tas ir Žoržs un... Es domāju, ka... Kas sapuri? Kas ir rakstīts? Gamakatskū. Tas ir oficiāls mūsu sponsors. Gamakatskū. Pēc Gamakatskū zīmolīši. Ja jūs mums radat, tad čau. Nē, nu interesantās vārdu spēles, kas vispār notiek. Un kurā? 3. maijā? Nē, 3. jūnijā, laikam, būs prezidents. Jāsastāstīs, mēs nesakojam. Tiks ievēlēts. Es arī vajag nesvēju, kaut kur dzirdējuši tās faktus, tas neesmu spēr pārāstīt. Jā, būs, varētu arī varētu. Bet mēs tur nevaram visu neko ietekmēt, kāda jēga pavisam tur sakot līdzi. Tīri, lai to būs saprašana. Tā nav ieteikti, tomēr tautas viedoklis, viņš kaut kādā veidā vienmēr izpaudīsies, lai arī, nezinu, varbūt nav tieši pie balsojumiem, tas tomēr ir svarīgi. Jā. Un, jā. Kurā gadījumā daudz labāks kandidāts nekā iepriekšējais, manuprāt, plaši būtu. Bet viņš arī viņš jau jāvies tāds sūdz par sevi gāršadies. Bet viņš, kā viņš ir mainījies, un kā viņš arī žestikulē, kā viņš, tik interesanti pastīties cilvēku, kā mainījies. Bet arī, man labākais patika pēdā Bērziņu, viņš mums vecam tām draugs arī, bet es vienlīgā, ka laika šodien internetā par viņu bija Bērziņu runu ģenerators. Tur uzspēja ģenerēt runu, viņš ģenerēt Bērziņu runas kaut kādu. Kandidātā vārdiem teikt, un sveši atsūtīt vēlāk, viņa datorā bumbakā ir uzlīdz. Darīt tā viņa frāzi, ko viņš teica tam operatoram vienam. Tas sistī, jā? Ak, Dievs, kā vispār valsts prezidents kaut tādu? Tas jau bija pašā sākumā, liekas, viņš bija vēlēts, zin kā... Viņš jau nezināja, ka tā nebija. Viņš jau nebija, nezinu, informēts. Jā, tad jā. Reini? Tu minēji, ka tu Nacionālā apvienībā, tu vienmēr esi bijis par viņiem. Tu arī esi daļa no tās, cik tas savs? Es tagad esmu daudz tālāk, tur esmu tur, kas pēdējais lielā lieta, kas tur kaut cik organizēja, bija 17. ar Jānis, un arī šogad tas bija pagājuši gadu. Un tajā brīdī tas rītīgi daudz ēkoja skolā, un pēc tam krustsāki bija ļoti uzmanīgi manē. Un tad es bišķīgi pavelkos ārā, tas viss lēs, tiek konkrēti īstenībā. Jā, jo visur vajag dot savu. Tagad es lēnāk sveiku, ko tur varbūt palīdzēt, kā arī par papašu, bet es tagad tur tiešām salīdzoši par maz darbojās, redzēt vairāk kā aizsastīt.
Kas to noved tā līdz iesaistīšanās Nacionālajā apvienībā? Vispār tas man stories bija, skatījos, tas bija, man liekas, ārkārtas vēlēšanas. Nē, tas nebija ārkārtas vēlēšanas. Tas bija kaut kādas... Referendums tam bija? Nē, kaut kādas saimnes vēlēšanas, ka man bija 14 gadu apmēram, man liekas. Un es skatos logos televizorus, kas Latgalē saskaņas centri, 60% balsu un amškūs. Wow, nērā, tiešām tikai rītīts. Iegaži un aizkājuši rītīs, paļas bērīgs. Maigi izskatās un es gāju augšā un tādā emocija iespējās. Es domāju, ko es tik darīšu. Es domāju, ka man besi jārā cilvēks laiks saka, iesūdīt ceļu, sūdīt, sūkā. Man tādi cilvēki tiešām nērti. Ja pasaka kādu viedokli vai iespēju darīt pretī, tad varbūt jā, citādāk nērti. Un tas es domāju, ko es darīšu. Kā es varu kaut ko darīt, visam jau viegli dirst, tas no malku cirst un mēs neko neēt lēm darīt. Tas es domāju, ka iešu tagad un painteresēšos, kā es varu dabūt kādu ietekmi, kā es varu kaut ko darīt un tā tālāk. Un tad es aizgāju uz mazu mītīnu Nacionālās apvienības, ko Raivs Dinders turēja tādas lekcijas kādreiz vecajā birojā partija. Un tad jā, sākumā man deva kaut kādas uzdevumus, tik gājām pārgājienos, bija forši. Nacionālā apvienība, tas nav tagad politiķi un nopietni un tā tālāk. Mēs visas vasaras nometnes, mums bija vasaras nometnes, es arī divreiz esmu gājis par oglām, 60 grādu karstām, 7 un 5 metri mēs nogājām. Mums Raivs Dinders iemācīja, kā to darīt, kā koncentrēt sevi kaut ko uz vienu mērķi un aizmirst pārējām lietām, darīt. Tas bija ātri mācīja tās? Pirmajā reizē, kad pirmajā gadā, kad mēs to darījām, mums vēl bija tāda kā, cilvēks, kurš tādā vienāpēc, kā lietām saprot, un viņi mums arī laika meditēt un laika dažreiz lietas pirms tam darīt un sagatavotās. Un tur speciāli naktī to ugunskura uzkrīt un tā tālāk. Tas nav kurā katrā naktī. Cik saprot, jā. Pēc kā tu vadās pēc kādām mēnesis fāzēm? Es tiešām neesmu eksperts, bet mēs varējām neiedarējām iet un mēs tur staigājām naktī. Skaņām latviešu mūziku ar Porsche fonā, mēs staigājām apkārt ugunskuram. Tur bija gatavs, tur arī nostādēs priekšā un vienkārši to jāizdomājas, ko tu gribi galā redzēt, jāizdomājas, kā tu gribi piemēram būt nākotnē. Vienkārši jāiet pāri, ne par ko nav jādomā. Un to man, piemēram, palīdzēja galā tā domas, ka ogles šķist ir augsts. Es tur pirmo reizi, kad gāju, man tiešām likās, ka viņš ir augsts, tagad stagad pa ledu. Un neviens kramiņš, nekāds apdikums, neviens bišķi čūli un apsvērtums un viņš čil. Tā kā nav tā, ka visi politiķi ir lohi vai kaut kas tāds. Mums Raivs Dinders tiešām ļoti daudz, ko ir iemācījis par šādām tēmām. Raivi? Viņš man liekas, būtu ideālais prezidenta kandidāts, kāds varētu būt Latvijā. Super, bet viņam nav gādi vēl pagaidām. Mašrālā. Bet tas staigāšana pulgā, tas ir mentāls pasākums, jau arī tas fizioloģiski tev nevar paspēt tās kājas apgūt. Nē, fizioloģiski padomā, tu kādreiz spēlēt pie gludekļa, kur daudz mazāk temperatūru piršķiņu tā momentāli čūlu. Tur tu staigājām kādreiz, ne? Pielās gludekļa, kā es pastāstu. Tur tā lieta ir, ka cilvēki daži, kuri aizdomājas nepareizi, viņiem ir bišķi čūli. Es pirmo reizi, kad gāju, man nebija vispār nekas. Otru reizi bišķi kaut kā pielot, bet arī baigi nē. Cik tu vari nokoncentrēties to, ka tā vajag, ja cilvēki prāts vismaz nereāli spēcīgs, tiešām jomā. Es redzēju nesen tā video Facebookā, es nošārēju un drausmīgi iedis man patīk, kur Džeks sēž upē līdz ceļiem, grauja akmeņus nereāli, kas balans konstrukcijas, tad es neiedomājumā. Un fonā skan, tas vajag, ka tur cilvēks stāsta, ka mēs esam vienkārši daļa no visu kosmosu, mēs esam iekšā plūsmā, mēs neesam nekas atsevišķi, mēs esam visi no kosmosa atsevišķi, un tā tāds jāsaprot. Mums jāpasās kaut Un pārīt tāds laiks jau. Nē, man arī. Bet tik daudz tās informācijas, ko var apgūt par to pašu vēsturi, par to Jā. pašu visām Tik filozofijām, Un reliģijām. kas man visvairāk nepatīk slubē, bet neslubēju, bet internetu laikmetā tāda portāla kā Spoka.lv un visādi, kas to pilnīgi kaut kāds sūd nepareizi informāciju gaižies. Nevis bišķi kļūdēm, bet pilnīgi nepareizi. Piemēram, Spoka te paši. Kāds tu neesi gājis vairākus gadus, bet kāds tā doma ir, ka tu uztais rakstu, un tev dabū balsojumu to rakstu. Piemēram, populāri tomēr tie raksti, kur piemēram Vintkils 10 faktus par nezinu, tāporē. Un tad daudz cilvēku uztaisīja tādus rakstus, un faktus ir pilnīgi paši izdomāji. Mums, piemēram, mācījās bioloģijas, kuros tur viens, kurš Džeks uztaisīja. Viena no bīstamākajām baktērijām ir kaut kāds tur, nezinu, stafilokoks, bet tā nav atsevišķa baktērija veids vispār. Un tur daudz lāsa un redz, ka pilnīgi marazms ir izdomāts uz vietas. Pastāst pēc tam komentāros, un cilvēks saka, ļoti labs raksts, paldies. Un tā viņi notestē informāciju, padod tālāk un piesāņo visu. Tas ir drausmīgi. Jā, bet cilvēkiem ir
interesants tas pasniegšanas veids, tāpēc arī viņi pakļaujas tam, jo šausmīgi viegli. Tu ieej kaut kādā mājaslapā, izlasi tos 10 faktus, un nav jāvar cauri visai grāmatai, jāsaprot viss tas background par tādām baktērijām. Tāpēc tas ir žēl, ka cilvēki izmanto to, kad, tos cilvēki Microsoft tikko veids pētījumu. Mūsu smadzeņas, nes lifespan, bet tas tā kā tā atmiņa ir īsāk nekā tagad jau pat zelta zirtiņā. Tas sen ir tas, ka koncentrēšanās vienu lietu jau ir daudz mazāk nekā zelta zirtiņā. Man personīgi liekas, ka mēs visi cilvēki, piemēram, es arī dažreiz daru, bet cenšos to nedarīt. Piemēram, brauc tramvajā, nevis kādreiz cilvēks, kādreiz ar logu domāju, ka kaut ko dzīvi, kāņi gājuši, un kurā izdarīt labāk, bet sēž visi un lasa sagatavot informāciju, kas jau viņam ir pasniegta priekšā. Viena lieta, viens viedoklis, viena kaut kādā, domāšanas veids, mindsets, un cilvēki dažādību izmirst dažādas domas, dažādi viedokļi, un tas man tiešām nepatīk. Un kāds šķiet, kā tam vajadzētu būt, kā vajadzētu informāciju uzņemt, tā kā pretstatā? Nav īsti, tiešām baigās piedāvājums, nezinu, kā to cīnīties. Es pats vienkārši cenšos vismaz pusi no reizēm, kad man brauc tramvajā, neņemt telefonu ārā, vienkārši pastīties logā, parādīt, ko es dienā izdarīju nepareizi, ko pareizi, ko es labāk izdarīju. Zini, kā daudz šī idejas, ģeniāli cilvēkiem vienākuši tādā iedomāties, daudz ģeniāla lieta nomirst, bet tā, ka cilvēks sēž naņīgā telefonā. Tas nav jums uzvarat atkarības. Es sākā uzsēties. Es speciāli neeju tajā. Bet tur ir arī ģeniāls lietas. Visi tie cilvēki, kas tur sēž, bieži vien ko normāli producē. Komentārus var arī palasīt, drosmīgi pārsmēnēs. Kā mums izstāsta laiku? 5-1? 5-1. Reini, kur tu redzi sevi nākotnē? Tagad. Labi, 5 gadu laikā varbūt. Īstenībā, es vienmēr bijis tāds skaidrs mērķis, kas es būšu nākotnē, kāds es būšu un tā tālāk. Es gribu uzņēmēju darbībā. Es gribētu, man nevajag labi, ir milzīgs uzņēmums, mums sākumā, man pietrīks, būtu kāds maziņš uzņēmums, viņš var pārvarot savu sievu bērnus un būtu normāls dzīvoklīgs, es būtu varētu aizbraukt ceļojumā, būtu laimīgs cilvēks. Jā. Neko vajag palielu nevajag, ne? Palielu vairāk. Bet, zini kā, ka tev parādās kaut kāda nauda, tev gribās viņu vairāk naudu. Cilvēks problēma. Bet nereāli pēdējā laikā, man vienmēr īstenībā paticis, bet es tagad sapņēmos, es gribu aizies kādam skulptoru kursam kaut kas tāds. Man liekas, vienkārši super ģeniāli tās akmens statujas un cilvēku vairāk klasicismu, piemēram, sengrieķu. Man liekas, tas ir drausmīgi poši. Cik laiks priekš, tas varētu būt kaut kāds slide hobby. Es nezinu, kurš baigi labais, un es neesmu precīzi cilvēks, un es neviens pašas Jā, šo skatījos, vakar gribēju piezīmēt, bet sestdienā 9 mēs negribētu savu telefonu. Jo cik izklausās, ka tev ir tas pašams, es nekad par skulptūrismu neesmu aizdomājies, ka es varētu ieskatīt. Tev jau 50 soļus tālāk, kā mēs, un tev tā kā varētu. Jā, parī kolonas visas. Wow! Es varu mājāt priekšā no kolonas, ka piešķirums ieejas. Un nākamais statuja, zini kā, koku statuja vēl tāda vai māla, bet nākamais viņa smaga, viņa tā dzīve, man liekas, viņa ir enerģija, tas nākamais statujas, man tā laika. Man tas tā laika. Protams, var daudz runāt, cik tas forši un cik tev ļoti darīt. Cerams, es arī to kaut ko tādu izdarīju. Tu biji tajā pašā Eģiptē un uz visām aizbrauc tur tās visas akmens atvēs, tu vari jūt to enerģiju, ka tu ieejies uz tempļos iekšā. Tas ir tiešām gribēt, jā. Tas bija tiešām forši. Jā, protams, kopā kaut kāds enerģija. Es kurēju naudiņu. Tagad Eģiptē tagad nav nekāda nemieri? Tagad nav tu nemieri. Bet šādi tā, zini, viss tās kurvaru pilsētas salīdzinoši tālu no tiem tempļiem un tām Gīzes pirmīnām. Lai aizbraukt līdz Gīzes pirmīnām visu dienu paiet autobusā. 20 km no Kairas, cik es saprotu. Kairā nav kurvaru pilsēta. Kairā neviens nepaliek. Ir Hurgada, jeb arī Šarm-el-Šeika. Kaira vispār, mums liekas Latvija no attīstītākās uz tādas Kairā, ka Eģiptē ir viena tāda lieta, kas ir drausmīgi. Piemēram, cik tur nesakārtot sistēmu, ka daudz sēkas, daudz tā ir bez jumtiem, bez augšējās tādas, pēc viņām jāsāk maksāt arī nāmo nodoklis, es nezinu, kāds viņam īpašu nodoklis, bet kad nams tikai pabeigts. Jā, tur pabeigts visiem. Turcijā tas pats, manuprāt, Turcijā tas pats, jo satrūt. Eidos apgāja sistēmu. Un kas nevar pamainīt to likumu šā vai tā, ja tur kādi ilgāk tas stāv? Mums bija jātais pētības skolās, ko es par taisīju, diemžēl, tas ir drausmīgs. Universitātē vai skolā? Universitātē. Un par attīstības valstīm, un tur visu birokrātiju, kāpēc viņas nevar attīstīties, tagad normāli kādas problēmas. Kāds ir iemesls? Es saku, tik nožēloju, ka es aizmirsu pēkšņi, bet, vismaz viena lieta, neatceries, ka jānosaka. Piemēram, man liekas tā, ka tavu dzīvo piemēram Brazīlijā, tad es nezinu, kā tur tieši bija, bet respektīvi bieži sanāk tā, ka tavu
īpašumu, īpašums pieder ļoti bieži valstī vai kaut kas tam līdzīgs, un tu nevari dabūt kredītus. Vispār ļoti grūti dabūt, piemēram, tādas lielas kredītus, jo tev nav ko ieķīlēt, tu īpašumu viņiem pašiem kaut kā īsti nepieder vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad tas, piemēram, stagnē, ka nevar paņemt kredītu un attīstīt, piemēram, ko tur uzņēmē darbību, paņemt kredītu un nopirkt kaut ko vai kaut kas tāds. Tas, piemēram, stagnē. Tur bija dažādi iemesli. Brazīlijā arī diezgan korumpētos ļoti. Viņam tā ideoloģija, kāpēc tajā pasaules futbola čempionātā investē tādu piķi vienkārši, kad, nezinu, tajās skolās pašās cilvēkos varētu investēt. Nu, tas tie mazi Soči, vai ne? Nu, tie paši Soči, viņi tagad tukšpieši, nu, viņš uzbūvēja, bet to pašu naudu varēja iegūt, nu, kas tā. Tas tā nestrādāja īsti arī, jo tomēr visu naudu, ko tu iegūt, tu nopērci Brazīlijā, uztaisīja Brazīlijā, tur, piemēram, futbola stadionu, to naudu jau atdod kompānijām, kas to visu dara, kompānijām, kas ražo Brazīlijā būvmateriālus un tā tālāk. Viņi nav pilnībā izvest mējā, viņi būtu rada daži darbības. Kā ekonomisku krīzi apstākļos, tas pat īstenībā būtu labi tā darīt, un mēs naudu varētu. Tas tāda arī maldīgs priekšstats, kas vienmēr slikti. Bet tās kompānijas bija Brazīļu kompānijas? Nu, tas ir jautājums, viņš nav Brazīļu, tas ir slikti, jā. Jo es skatījos to rakstu par Pekinā, kas darās tā ir Pekinā visā tajā sporta kompleksā, kur notiek olimpiskās spēles, viss ir pamests vēlākoties. Pamests? Jā, viss ir pamests. Tās ēkas neizmanto. Nu tā kā Sočos, manuprāt, viss Soči arī, manuprāt, ir tukšs. Būtu Tur vispār laikam kaut kas notiek, zin, F1 posms tur. Tas notika tur, jā. Bet, nu... Soči vienmēr bijuši kurortu pilsēti, tā kā Krieviem. Tā kā es domāju, ka cilvēki brauc šā vai tā, pēc sarkanās jūras. Nevis melnās vai sarkanās, neatceros. Es pieļauju, ka melnās. Jā, melnās. Ui, sarkanā pēdīt, jā, ui. Vecīgi. Labi, beidzot, mēs tuvējamies noslēgumu. Pēdējā jautājumu. Tu ne... Nu jā, tu sāks aizsat par kultūru, kad tu gribētu kultūras un tā. Pēc 5 gadiem. Nu, apmēram. Nu, tā kā uzšoji, kur nu, tā kā... Lai mēs varētu salīdzināt. Es ar maniem vīrušiem, ka es sadomājos bojās plāns un viņš nerealizēja. Ne, tas normāli, mums kāds vecums un vienkārši mēs paši... Kur man liekas cilvēkam tā, vai ne? Jo reāli paskaties, tagad arī es vienkārši pēkšņi bērns grib uz Dāniju, es gribu braukt uz Dāniju mācīt dizainu, jo es nekad nebiju domājis, ka es padarīšu, nu? Jā. Vēlāk būs 40 gadu, būs grūtāk. Jā, tas ir ļoti, jā. Nu, skaties, ja Reinis Uzulkā varētu atgriezties 5 gadus atpakaļ, ko tas Reinis Uzulkā pateikt tam jaunajiem Uzulkā? Nu, tā kā tev pamalēs šīs cik man bija gadi? Man bija... Labi, nu, ne 5, varbūt, ka tev bija 16. Nu, tā kā... Ko tu pateikt? Tāds ieteikums, kas tev palīdzētu. Nu, šīs man neko baigi slikti nedarīs, vai dzīvos labi mācies par... Jā, Reini, čau, mācies Reini. Šis bija tripi. Es varētu kurā citā vecumā kaut ko pateikt, es nezinu, bet 16 gadu, man liekas, diezgan produktīvs un labs posms dzīvē, daudz ko darīju, aktīvi iesaistījos arī partijas darbos un tā. Tas gāja TV sargos un bija super labs atzīmes. Kā neko nenožēlo, ko tu viss darīs, varbūt kaut ko es nožēloju, ka es nezinu, 8. klasē, ka man bija gari māti, man nekas. Es nevaru vienā savu bildē pasīties atpakaļ, es tiesas savu bērnu atpakaļ aizbraukt, nezinu. Nogriež mutu. Bet, jā. Okay. Bet tev līdz 8. klasē visu laiku bija gari māti, ne? Man bija no kāds 5. un bērnības labākais draugs, viņš izdomāja atzīt garš, un tad man likās, ka man īsti nepēstāv. Tas viss tas pēc pēc. Labākais draugs Jānis Nieta, pareizi? Nē, tas bija bērnībā pašā, pirms laukos man nebija neviena cita drauga, kā tikai tiekšana bija blakus viens. Tad, jā. Sunīts. Reini, kas ir tas, ko tu gribētu, nu, tā kā ieteikt, nu, pateikt visiem cilvēkiem, jā, nu, mums, nu, tā kā, kas skatās, un arī kā cilvēkiem, tā kā, neesat tik, nezinu, tādi, ne, nu, kas ir tāds, ko tu... Nu, dažreiz vienkārši paši padomāt, pirms kaut ko dari. Padomāt, pirms tu brauc karot par Putinu, Ukrainā vai tā, lai tā. Nu, es nezinu, jebko, citreiz man liekas, piemēram, nezinu, nedēļa apkārt būtu, ka, lai pišķi pārēk padomājas, es darīšu kaut ko instinktīvu, nu, vai tā. Tik daudz dažādāk izdarīt. Es esmu stīpi, nevajag tikai domāt, nezinu, nav vajag, piemēram, pamest lietas, nav vajag, nezinu, pieļaut kļūdas, ka kaut ko iesāc un tad izdomāt, nezinu, es negribu vairāk un tā tālāk, tādiem mīkstiem raksturiem nevajag būt cik grūti, bet, nu, tā laba īpašība, tas tīpašs raksturā, jo tad šodien tā cilvēki ļoti maz. Man arī pašam tā bijis problēmas, vienmēr bieži kaut kāds, lai iesāc pamets un tiešām cenšos pie tā strādāt. I feel you, bro. Autoskolā. Autoskolā. Nē, nevar. Šis bija ko.
zinu. Ja, bet kāds man iedodas par šo visu? Lēnām, pamazām, maziem solīšiem jāsadā pie tā savu rakstu. Jā, Tu liels jā, kalns jā. nevar nogāzt, bet tā lēnām sākumā Ko es tagad daru? raktu. Labi, nu man jau otrā diena es izlaižu, bet es biju tāds, bēm, katru dienu stundu vienkārši pamācīšu autoskolē. Nu kā vienkārši viss Ko darīt? pamācīšu autoskolē. To pašu grāmatas vienkārši eju no jauna. Un tā, nu lēnām, bet es jau dienas izlaižu, bet nu bija ne balīts, bet... Visu ievas. Kad bija svarīgāki. Es ceru, ka es atbraukšu mājās tagad sakot, stundīgi bišķi. Man arī vajadzētu. Starp citu, ātri. Jā, Labi, nē, mums nav, bet tu esi vēl vārāk par te. Nē, man Tas ir autoskolas. Skatītājs būs dusmīgi, ka tu atstāji izlases. Autoprieks ir apvienojies ar Credo, manuprāt, vai ne? Par Credo. Jā, es jā. Un man ģirds stāstīja, kas par Sluts stāstīja to, ka Credo bija savs eksāmenis, respektīvi internetā, ko var pildīt, kas ir tā kā, kas mums tieši jāraksta. Tas mums varētu, nu, tas tā. Bet mums jau tāds atbildes sūtītājs, atbildes nav vēl. Nē. Viņas visi paliek. Tas nav īstās. Pirmā studijā bija Reinis Ozolkāja. Paldies ar Renki, jā, Jā, es tiešām atvēlēšos svētdien. Jā, Forši bija bērnā tiešām. mums viesi to patika. Sakojiet Reini Twitterī. Tikai jautās. Es saprotu, kur tev visvēr, nu, tā kā, ja kāds grib, tā kā tev, nezinu, pasakot līdzi vai uzrakstīt kādu. Es nezinu, man personīgi nepatīk, piemēram, visu lietu, ko dara dzīvē, ielikt vai Instagram vai kaut kas tāds, man liekas, tas tā. Jā. Dažas lietas varbūt tagad varētu izbaudīt, nav sēdēt koncertu, visu to koncertu notiek. Jā, Es, nu, es jau uzstāju Facebookā, tas kas jauns, bet es tā neko baigi aktīvi nepaustu vai nekur, un es šos domas, es tikai... Snapchats varbūt tev ir. Bet Reinis uzvalkāja Facebookā, draugos. jā. Snapchats, moš. Draugs vēl izmanto? Kurš ir draugs Švāk. Reini pēdējais, no, tos man tieši, es nezinu, es varu izdarīt sliks lietas. Paldies vēl, Reini. Jā, paldies. Tu jau minēji, kur mums jāsako un vispār, jā? Laikojot šos video, visu Jā, tas pārējais, ļoti mums skatās. palīdzētu, laikojiet un subscribe-ojiet vienkārši. I believe in the feeling, all the pain that you left to die. Believing in the life that you give to try. The world is mine.